Sveiciens ikvienam, kas skatās tiešraidi. Es aicinu līdzi sekot. Ja jūs esat palaiduši garām, tad mums katru svētdienu ir dievkalpojumi, bet no 1. septembra, tātad katra dievkalpojums būs kā tēma Bībeles skolai, jo ļoti svarīgi mums ir mācīties pamatus, mācīties patiesību, mācīties Dievu vārdu, saprast. Jo tik daudz cilvēks es dzirdu, kur saka, es nesaprotu, kas tur tā Bībelē rakstīts, es viņu nevaru palasīt, un tā tālāk. Un ļoti daudz cilvēku nesaprot Dievu principus, nesaprot Dievu vārdu. Un tāpēc viņi arī nelasa, tāpēc viņi arī, bet kam neinteresē, tāpat neinteresēs. Cilvēkiem interesē visu kādu veida muļķības, bet Dievu vārds viņus neinteresē. Bet kam interesē, tas ir domāts tieši tev. Ja tev interesē, ja tu gribi uzzināt vairāk, ja tu gribi mācīties un saprast un iegūt zināšanas, jo zināšanas ļoti svarīgi. Zināšanas izglābs tavu dzīvību īstenībā. Mēs šodien par to runāsim, cik svarīgi ir zināšanas un zināt Bībeli. Un tātad šodien es aicinu jūs, tātad Bībeles skolas 2. tēmā, kas ir grēkā krišanas sekas. Un ļoti svarīga tēma. Ja pagājušajā mēs runājām par radīšanas stāsts, kā viss ir radies. Ja jūs esat palaiduši garām, tad es aicinu iet jūs YouTube kanālā Dzīvā Dieva draudze un noskatīties šo tēmu. Bet šī tēma būs par grēkā krišanu un tās sekas. Jo ļoti ir svarīgi saprast šo tēmu. Īstenībā, ja jūs šo tēmu saprotat, to, ko es jums šodien mācu un stāstu, un ja jūs viņu saņemat tā kā atklāsmi par to, ko es šodien saku, un sākat lietot Dievu principus, kaut vai jūs nezināt, jūs esat gatavi mācīties, tas var izmainīt jūsu dzīvi. Tiešām. Kā jau mēs pagājušais teicām, tāpēc es aicinu jūs arī pierakstīt, ja jums interesē pierakstīt šīs rakstvietas, par ko mēs šodien runāsim, arī izpētīt mājās un salīdzināt un pārdomāt, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc arī mēs mācāmies Bībeles skolā, lai saprastu šīs rakstvietas. Tāpēc es arī dodu rakstvietas, un mēs šeit runāsim pārsvarā tā kā pagājušais par pirmā mūsu grāmatu, tātad pirmajām tām nodaļām, pagājušais par 1. un 2. nedaudz, šodien par 2. 3. Tātad Dievs radīja debesis un zemi, mēs pagājušajā izgājām cauri, viņš visu radīja. Cilvēku viņš radīja, visu, kas uz zemes viņš radīja, 6 dienās, 7. viņš atpūtās. Bet es arī iesāku pagājušajā arī runāt, kad viņš radīja arī garīgo pasauli, ja jūs atceraties, ja? Tātad Dievs radīja garīgo pasauli, ja? Un, kā jūs pagājušajā teicu, ļoti daudz cilvēku to nesaprot. Viņiem nav saprašanas par to, ka garīgā pasaule ir tikpat reāla kā fiziskā pasaule. Jo, ja tu esi kristietis, ja tu sauc par kristieti, ja tu esi ar Kristu, tad garīgā pasaule ir tikpat reāla kā fiziskā pasaule, pat ja tā ir neredzamā pasaule. Tomēr mēs viņu neredzam, ja? Tomēr mums ir jāņem vērā tas, ko Dieva vārds saka, šie principi, ko viņš pats ir iedibinājis, kas darbojas gan garīgajā, gan fiziskajā sfērā. Jo Dievs pats darbojas šajos principos. Ja jūs saprotat šos principus un likumus, ko Dievs ir iedibinājis fiziskos, garīgos, tad jūs dzīve izmainīsies, ja jūs viņus lietojat. Protams, saprast ir viens, bet ja jūs viņus lietojat, jūs dzīve tiks izmainītas, jums var garantēt to. Un tā tad ir svarīgi, kāpēc? Tāpēc, ka šie likumi darbojas gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā. Atkarībā no tavas paklausības līmeni un no tavas saprašanas līmeni. Jo ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem nav šodien tas, ko viņi grib. Nav viņiem šodien tas, kādu dzīvi viņi redz, un tā no tā, jo viņi nesaprot, tā ir milzīga problēma, nesaprot, nav izpratnes, nav atziņas, nav vīzijas, un otrs ir, viņi nelieto šos principus. Viņi nelieto šos principus, un līdz ar to viņu dzīves ir tāds, kāds viņas ir. Un ja tu šodien skaties uz savu dzīvi, un tev nepatīk, kā viņi ir, tad padomā un sāc mainīt to. Ieklausies, ko tev Dieva vārds šodien grib teikt. Jo Dievs mūs ir radījis, draugi, ar brīvo gribu un izvēli. Un viņš ir cilvēkam piešķīris autoritāti, kuru cilvēks īsti neapzinās šī laikā.
Ļoti daudz cilvēku neapzinās savu autoritāti, kas viņi ir, kāpēc Dievs viņus ir radījis, ko viņš mums ir devis. Un līdz ar to viņi arī nespēja kontrolēt un nespēja valdīt par savu dzīvi. Jo viņi arī savu brīvo gribu lieto. Ja brīvā griba mums ir dota, lai mēs to lietotu tā kā labām lietām, bet citreiz cilvēki lieto šo brīvo gribu sliktām lietām, izmantot. Un līdz ar to arī ir rezultāts. Un kā mēs pagājušreiz runājām par to, ka Dievs ir radījis šo zemi debesis, bet ir tāda viena teorija, kad šī fiziskā pasaule, ko mēs redzam, un kāpēc tāda ir, tāpēc, ka arī Dieva vārds saka, ka šīs zemes svētnīca ir debesu svētnīcas atveids. Ja? Jūs zināt, kad ir Bībelē tā rakstīts, un kas zina, kas nezina, es jums vienkārši pasaku, ka šīs zemes svētnīca ir debesu svētnīcas atveids, ja? Kādreizējā svētnīca, ko Dievs vecajā derībā lika uzcelt, nu jau viņu vairs nav, ir augšā debesīs atveids. Un tā kā mēs varam varbūt domāt, ka tas, kas ir debesīs, ir arī šeit uz zemes, bet tā ir tikai visa, tā ir ēna. Tātad fiziskā pasaule ir garīgās pasaules atveids, bet tā ir tikai ēna, ja? Jo pat tālu no tā, kas notiek debesīs. Pilnīgi tālu no tā, ja? Kas notiek šeit fiziskajā pasaulē, kas notiek garīgajā. Mēs to nespējam iedomāties, kāds ir tur, kā tur viss ir. Tāpēc tas tāda viena vienkārši tāda atkāpīta, ja? Lai mēs saprastu, ka garīgā pasaule ir ļoti, ļoti svarīga. Ir ļoti svarīgi to ņemt vērā. Ir ļoti svarīgi izprast garīgās principus un kas notiek, jo mēs tos neredzam. Ja fiziski mēs redzam, ja mēs jūtam, ja mēs spējam, ja mēs varam iet un skriet un darīt lietas fiziski, tad garīgi principi, mēs viņus neredzam, mēs neredzam garīgo pasauli, bet viņa ir un šie principi darbojas un viņi ietekmē mūsu fizisko šo pasauli. Jo vispirms bija garīgais un tad fiziskais. Garīgais. Tāpēc ir svarīgi saprast, kas ir garīgā pasaule un kā Dievs viņu radījis, kas tur notiek. Un šodien mēs par to runāsim, jo nedaudz ieskatīsimies, lai saprastu, kas ir garīgā pasaule, un līdz ar to mēs arī sapratīsim, kā notika šī grēkā. Mēs ieskatīsimies, kā notika šī grēkā krišana un grēka sekas, kāds ir sekas tam visam. Un tātad garīgā pasaule, saku, jūs varat pierakstīt, arī tātad garīgā pasaule ir neredzama, kā jūs teicat, tā ir garīgā pasaule. Dievs radīja visādas, tātad, ko Dievs radīja? Viņš radīja garīgo pasauli un visādas garīgas būtnes, jeb eņģeļus, ja? Un kas ir šīs garīgās būtnes? Kāpēc mums ir svarīgi saprast, ka mēs sākumā runājam par garīgo pasauli, lai saprastu, kā notika šī grēkā krišana. Un tātad atklāsmes grāmatā 4:8-9 ir pieminēts, kad ir garīgās būtnes, kurus viņš ir radījis. Bet jūs zināt, ka Dievs radīja uz zemes, ja visu kaut ko. Uz zemes Dievs radīja visu pēc kārtas, un ir zemākas būtnes, ja, kā koki, zāle, dzīvnieki, kuriem nav brīvā griba, ja viņi ir pakļauti. Būtībā, tu kā cilvēks var iet un paņemt un darīt ar viņiem, ko tu gribi, ja. Viņiem nav brīvās gribas. Ja. Un tad ir cilvēks, kas ir augstākais Dieva ieliktais, un viņam ir brīvā griba, ja, kā jūs teicat. Ar to mēs atšķiram. Un tāpēc arī Dievs ir radījis būtnes garīgās, kurām nav brīvā griba. Viņas ir pilnībā un pakļautas un atkarīgas no Dieva. Un šeit ir tāda rakstvieta, atklāsme grāmata 4:8-9. Kas, un 4 dzīvās būtnes, kam katrai pa 6 spārni, ja iedomājieties kaut kādas būtnes, kam 6 spārni, kas pilnas acīm visapkārt un iekšpusē un bez mitēšanas dienu nakti sauc svēts, kungs Dievs visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāk.
Un divās būtnes dod slavu, godu un pateicību tam kungam, ko redz goda krēslā un kas dzīvo mūžīgi mūžos. Ja? Tātad ir būtnes, un arī vecajā derībā viņas ir pieminēts, kuriem ir 4 spāņi un viss, kurš visu laiku ap Dievu. Viņas līdinās, viņas slavē Dievu, viņas pielūdz Dievu. Ja? Bet viņas ir pilnībā pakļauts Dievam. Ja? Viņam nav brīvā grība. Kā es teicu, kā zālē, kā kokiem, kā dzīvniekiem. Viņam nav. Viņas ir pakļauts pilnībā Dievam. Un tad ir tāds garīgās būtnes, ko Dievs radīs eņģeļi. Ja. Kurš ir dzirdējis par eņģeļiem? Ja. Jūs zināt, kas ir eņģeļi? Un eņģeļi, Bībele arī sauc eņģeļus par Dieva dēliem. Ja. Tātad tie ir pietuvināti Dievam. Bet eņģeļi atšķirībā no šīm būtnēm ir radīti ar brīvo gribu. Ļoti līdzīgi, ja, tā kā mēs ar brīvo gribu, ja. Bet atšķirība tā, ka eņģeļiem nav tāds autoritātes, ko Dievs deva cilvēkiem, ja. Jo Dievs, kad radīja cilvēku, viņš ielika, ja mēs atceramies pagājušreiz, viņš teica, ej un pakļauj. Zemi, visu, es tev dodu autoritāti, vairoties, augoties, pakļaut visu. Tātad būtībā Dievs ielika cilvēku, un viņš radīja pēc savas līdzības un tēla, ja? Viņš ielika cilvēku kā zemes pārstāvi, ja? Kā Dievs pārstāv debes, tad viņš ielika mūs kā pārstāvi šajā zemē, tā kā Dievs. Ja? Bet eņģeļiem nav tāds autoritāts, jo viņi ir kalpotāji gari, ko Dievs ir radījis, lai kalpot cilvēkam un kalpot tam kungam. Un Ebrejiem 1.14 ir teikts, vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtām kalpošanai to labākam jāmanto pestīšanu. Tātad tie ir kalpotāji gari. Un mēs varam redzēt gan vecajā, gan jaunajā derībā, ja mēs viņu lasām, kad ļoti daudz cilvēkiem Dievs sūta eņģeļus kā vēstnešus, kā kalpotāji garus, lai pateikt, nodotu vēsti un lai atklātu kaut ko. Ja? Tātad vecajā derbībā tas bija Ābrahams, kurš satikās ar eņģeļiem. Un bieži vien tur aprakstīts, ka eņģeļi nāk cilvēku izskatā. Ja godīgi sakot, es arī esmu redzējis eņģeli. Ja? Tiešām viņi cilvēki izskatā nāk. Kā es zinu, ka tas ir eņģelis, man grūti aprakstīt. Kā es to zinu, bet es zinu, ka tas bija eņģelis. Un viņi nāk tātad cilvēki izskatās, jo arī Ābrahams, kur ir stāsts par Ābrahamu, viss nāca kā cilvēki. Viņi runāja kā cilvēkiem. Ja? Vai arī kā vīzijā viņi tur parādās kā eņģeļi. Bet tātad Ābrahams runāja, ja? Ar eņģeļiem, kur gāja izpostīt Sodomu, ja? Un Gomoru, ja? Ābrahamam atnesa eņģelis vēsti, ja? Viņš runāja kā cilvēks, ar cilvēku, kas ārē būs bērns, ja? Tāpat tās Samsona vecākiem, ja? Atnāca vīrs, ja? Eņģelis, un teica, ka viņam piedzimis dēls un kā ar viņu rīkoties, ja? Ka viņi saprot, ka tas ir eņģelis, viņi domāja, ka viņi mirs, ja? Jo viņam kādreiz cilvēkiem bija tāda doma, ka viņi redz Dievu, ka viņi mirs, ja? Viņiem nebija saprašana. Un jaunajā derībā, protams, ir ļoti daudz, ja? Jāņa vecākiem tika paziņots, ja? Jo viņš bija priesteris, Jāņa tēvs bija priesteris, ja? Jāņa kristītāja tēvs, un eņģelis viņam parādījās un teica, ka tev piedzimis dēls, ja? Un viņš neticēja, jo arī viņi bija veci, un viņš palika mēms, ja? Marijai atnesa vēst, ka viņai piedzimis Jēzus, ganiem eņģeļi atnesa vēst, kad Jēzus ir piedzimis, ja? Ļoti daudz Pēteri uz cietumu atnāca pakaļ eņģelis. Bet uz to mums nevajadzētu paļauties, ka mums tagad tikai uz eņģeļiem, ja? Jo eņģeļi, man ļoti daudz aiziet ar šito greizi, jo viņi domā, eņģeļi, ja? Pārdabas būtnes, bet eņģeļi mums nav jāpielūdz. Viņi ir kalpotāji gari, ja? Atcerieties, ja? Un eņģeļi ir kalpotāji gari, tieši pakļaut Dievam. Tā kā darbinieki, bet bez autoritātes, bez varas, bet ar brīvo gribu. Tātad eņģeļi arī var izvēlēties, ja? Viņiem ir brīvā griba dot. Ļoti svarīgi saprast, kāpēc. Jo, tāpēc, ka mēs šodien runāsim par to, kā ir radies Sātans. Kā ir radies Sātans un grēkā krišana, jo Sātans ir grēkā krišanas iemesls. Mēs runāsim par to, par Sātana izcelsmi un kāpēc cilvēks tika pievilts un šķirs no Dieva. Kāpēc mēs esam šī situācijā? Kā Sātans ir radies un kāda ir viņa personība. Ļoti svarīgi, mēs jau šodien par to runājam, ir ļoti svarīgi saprast mums mūsu ienaidnieku.
Man patīk, kā valsts teica šodien, boksers, es zinu, ka bokseri, viņi dodas ringā, pirms viņi dodas ringā, es nezinu, vai jūs to zinat, viņi izpēta savu pretinieku. Viņi skatās, kāda ir viņa kustības, kāda ir viņa šie manevri, kur ir viņa vājās vietas, kā izvairīties no sitiena. Un ja mums ir jāiepazīst mūsu ienaidnieks, lai mēs spētu atpazīt viņa sitienus, viņa melus un reaģēt uz tiem. Reaģēt uz tiem un nebūt pieviltiem, jo Sātans ir gudrs. Ja? Viņš ir gudrs. Un tātad, kas ir Sātans? Ko mēs varam noprast no Bībeles? Ir dažas rakstvietas tikai Bībelē, kurā ir teikts par Sātana izcelsmi, kurā ir teikts par to, kāds viņš ir, kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir, viss ļaunā iemiesojums. Un nekas jau baigi Bībelē par Sātanu tieši uzsvars nav, tāpēc, ka Bībele ir Dieva vārds, par Dievu Bībele. Bībeles centrā ir Jēzus Kristus, gan vecā, gan jaunā derība. Vecā derība norāda uz Kristu, un jaunā derība ir par Kristu, un piepildījums tas ir. Un Sātans nav tā galvenā figūra, tāpēc ir ļoti maz par Sātanu. Bet, lai mēs saprastu, un ko mēs varam saprast, mums ir 3 rakstu vietas, un pirmā būs no Ecihēla 28:12. Tā tikai neliels verss būs, tāda neliela ieskats. Bet var arī palasīt mājās visu šo 28. nodaļu. Un 28:12 ir teikts, cilvēka bērns dziedi raudu dziesmu, pat tīras ķēņus sakitam, tā saka Dievs, tas kungs, tu pilnības paraugs, pilns gudrības un apveltīts ar vispilgtāko skaistumu. Tātad tas ļauj mums noprast to, ka Sātans bija kāds, pirms viņš kļuva par Sātanu. Viņš bija gudrs, apveltīts ar vispilgtāko skaistumu, jo Sātans īstenībā pirms krišanas bija Lucifers, gaismas eņģelis. Lucifers, viņš atstaroja gaismu, viņš bija gudrs, viņš bija gaismas eņģelis, ja? Kas bija pietuvināts Dievam, Dieva dēls, Dieva eņģeļi ir Dieva dēli, ja? Un Jesējas 14:12-15 ir teikts. Tā, 12-15. Kā tu esi kritis no debesīm, tu spožā zvaigzne, tu ausekļa dēls, ja tāda spoža zvaigzne, ausekļa dēls, ja nosaukt. Kā tu esi nogāsts pie zemes, tu, kas tautas locīja, tu gan domāji savā prātā, es kāpšu debesīs, uzcelšu šavu toni augstu pār Dieva zvaigznēm, es nometīšos un saiešanas kalnu pašos ziemeņos, es uzkāpšu augstumos, es būšu kā pats visaugstākais, bet, tu esi nogāsts mirušo valstībā visdziļākā bedrē. Kas tev redzējuši, tie tev uzlūkos un domās sevī, vai tad šis ir tas vīrs, kuru priekšā trīcēs zeme un drebē ķēņu valstis, kas pasauli padarīja par tūkstnesi un ka tās pilsētas izposties, kas savus gūstekņus, tas ir pat tālaizgājiem. Bet būtībā, jā, šas arī ir apraksts par Sātanu, un tad pēdējā ir atklāsmes 12:7-8. Un šeit ir 7:8-7. Kad ir izcēlies karš debesīs, Miķelis ar saviem eņģeļiem sāka karot ar puķi. Puķis un eņģeļi turējās pretī, bet tie nespēja, tiem nebija vairs vietas debesīs. Lielais puķis, vecā čūska, kas sauc par Velnu un Sātanu, kas pievīja visas pasauli, tapa gāsts, viņš tika nomests uz zemes līdz ar viņu eņģeļi. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam, ar atnākusi pestīšanu mūsu Dieva spēks un valstība. Jo ir gāsts apsūdzētājs, kas mūs apsūdz dienām un naktī Dievu priekšā. Tātad, kas ir saprotams no tā, mēs viņu parunāsim, kas ir saprotams par Sātanu, viņa personību un no kurienes viņš cēlies. Tātad Sātans bija eņģelis, Dieva eņģelis, Lucifers, kas bija pietuvināts Dievam. Viņš bija skaists, spošs un viņš staigāja Dievu priekšā. Viņš bija tā kā priestera amatā iecelts, ja? Jo arī Ecihēla 28. nodaļā teica, ka viņš staigāja, viņam bija šis apmetnis un viss. Viņš bija spošs, viņš staigāja starp ķeburiem un tā. Un
Jā, Dievs ir radījis arī sātanu, ja? Nu kā sātanu viņš neradzīja, viņš radīja gaismas eņģeli. Jo daudz var teikt, es pat esmu dzirdējis, ka Dievs sadarbojas ar sātaniem. Tā nav, tās muļķības. Ir dažādas teorijas, tas ir izsacinot no šīm rakstvietām par to, kas ir sātans un kā jau viņš bija, un viņš sacēlās pret Dievu, ja tur bija, jūs redzat, ka tur rakstīs, ka bija karš debesīs, un viņš tika nogāsts, viņš gribēja būt augstāks par Dievu, ja? Un tā tālāk. Bet, ja mēs padomājam, tā loģiski, ja sātans jau būtu, pirms Dievs radīja pasauli, padomājiet, ja Dievs ir mīlošs tēvs, kam ir bērni, ja? Kam ir bērni? Jūs zināt, jūs mīlat savus bērnus. Jūs viņiem gribat pašu labāko? Ja jūs viņiem gribat slikti darīt. Jūs mīlat savus bērnus, jūs gribat pašu labāko. Un ja sātans jau būtu, un viņš ir ļauns, un Dievs to zina, vai viņš atstātu šo Ievu un Ādamu tādā neaizsargātā pozīcijā? Jo vai tu laistu savus bērnus spēlēties pagalmā, kad tu zini, ka tu ir čūska, indīgas, viņus sakodīs, nokodīs? Vai tu tā nedarītu, vai ne? Jo tu mīli savus bērnus. Un tāpēc es uzskatu, un es arī pavisam nesen, protams, ejot cauri Bībelē, pētot dažādas lietas, tātad pavisam, man tā bija jauna atklāsme īstenībā, ko Svētais Gars man parādīja par to, kāds sātans ir radies patiesībā. Bet jūs to varat pieņemt, nepieņemt. Es saku, tāpēc es mācu to, ko es saprotu no Bībeles. Tātad sātans nebija. Viņš vēl nebija. Viņš bija Lucifers, viņš bija eņģelis, gaismas eņģelis, kurš tika sūtīts Ādamai un Ievai, lai viņiem kalpotu. Dievs sūtīja viņu kalpošanai. Bet, kā jau es teicu, zināt, ka ģimenē piedzimst bērns, ir jau bērns, ja? Ir jau bērns viens. Un piedzimst otrs bērns. Kas notiek? Kas notiek, ka piedzimst otrs bērns? Pirmais bērns kļūst greizsirdīgs, vai? Bērns kļūst greizsirdīgs uz to, ka visa uzmanība ir nolikta tam otram bērnam. Bērns kļūst greizsirdīgs, ja? Skaudīgi parādās greizsirdība. Un Lucifers kļuva iedomīgs pirmkārt, otrkārt, viņš gribēja to autoritāti, ko Dievs iedeva cilvēkam, jo viņam nebija šīs autoritātes. Viņš gribēja būt kā Dievs, viņš gribēja kontroli, viņš gribēja vadību, bet viņam viņas nebija. Viņš bija tikai kalpotāja gars. Jā, skaists, jā, pietuvināts Dievam, jā, bet viņam nebija tas, ko viņš redzēja, ko Dievs iedeva cilvēkam. Autoritāti, varu par zemi. Un tālāk mēs nedaudz skatīsimies, pirms mēs ieejam, kā notika šī grēkā krišana, par to, kā tad cilvēks tika ielikts Ēdens dārzā un par uzdevumu, kas viņam tika dots. Un kas bija Ēdens dārzā. Un mēs tad lasīsim no 1. Mūzus 2, 8 līdz 17. Lai saprastu tālāk, kā notika šī grēkā krišana. Tad atceramies to, kad sātans nebija vēl. Bija Lucifers, bija šis eņģelis, kas bija sūtīts cilvēkiem, bet viņam jau bija plāns, jo viņš redzēja, viņš bija greizsirdīgs palicis. Viņš bija greizsirdīgs, viņam jau bija plānā sacelties noteikti. Viņam bija tādas iespēja Ēdens dārzā. Tātad 1. Mūzus 2, 8 līdz 17. Tātad, kas notika? Un Dievs tos kungs dēstīja dārzu Ēdenē austrumos, kur viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis. Un Dievs tos kungs lika izaugt no zemes ikvienam kokam, kur bija patīkam uzlūkot, un kas bija labs, lai no tā ēstu, bet dārza vidū dzīvības kokam. Un laba un ļauna atzīšanas kokam. Un upe iztecēja no Ēdenes apūģinot dārzu, un to turienes tā darīja 4 galvenās straumes. Viens vārds ir Pišona, tā plūs apkārt visai Havilas zemē, kur ir zelts, un šīs zemes zelts ir labs. Tur ir arī aromātiskie sveķi un oniks. Otrs upes vārds ir Gihona, tā plūs apkārt visai Kuša zemē, bet trešās upes vārds ir Hideta. Tā plūst austrumos no Asuras.
Ceturtās upes vārds ir Eifrata. Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdens dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Un Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams, no visiem dārza kokiem ēzdams ēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi, no tā tu mirdams mirsi. Un tad redziet, kas ir šajā pateicis šajos te sākumā. Tātad pirmais, ja? Cilvēks tiek ielikts ēdens dārzā, jeb paradīze. Tā bija mēs ļoti bieži sakām paradīze, ja? Kas ir paradīze? Paradīze ir ēdens dārzs, kur bija perfekti apstākļi, perfekta temperatūra, tur bija skaisti, tur nebija plēsēji, tāpēc, ka Dievs radīja, kā mēs pagājušajā runājam, dzīvniekus, lai viņi ko darītu, ēstu zāli, neviens nevienu nenogalināja, nebija indīgi čūst, nebija kukaiņi, bija perfekta temperatūra, jo viņi staigāja kādi kaili, vai ne? Bija ideāli apstākļi. Tāpēc mēs bieži vien lietojam, ka mēs gribam apzīmēt, ja mēs aizbraucam kaut kur uz skaistu vietu, tur siltajās zemēs, kur palmas, okeāns un silt, un mēs sakam paradīzē. Mēs esam nokrišuši paradīzē. Un tur bija ko ēst, un viss tur bija iedomājies paradīze, kā viņi izskatījās. Bet ne jau tāpat viņš to cilvēku tur ielika. Te ir skaidri rakstīts, ka cilvēkam bija uzdevums. Dievs deva cilvēkam uzdevumu. Kāds bija šis uzdevums? Apkopt dārzu, rūpēties par dzīvniekiem, vairoties, augļoties un tā tālāk. Tāpēc, mīļie draugi, kas tev šodien jāsaprot, kad arī Dievs tev ir iedevis uzdevumu. Tu neesi šeit tāpatās ielikts. Dievs tev ir iedevis konkrēti uzdevumu, viņš tev ir devis autoritāti, viņš tev ir devis varu. Ļoti svarīgi to saprast. Bet viņš arī ir devis noteikums un savus likumus. Par ko mēs šodien runājam? Viņš ir novilcis robežu starp labu un ļaunu. Viņš teica, viss tev ir atļauts, bet ne ēst no šī koka, jo tad tu mirsi. Ļoti skaidri, ļoti saprotam. Kas tur ko nesaprast, ne? Ļoti skaidrs noteikums. Kā jau es teicu, Dievam ir savi likumi, viņam ir savi noteikumi, kuros viņš pats darbojās. Bet arī cilvēkam viņš deva autoritāti, varu, uzdevumu un arī ar vienu noteikumu. Tātad Dievs tomēr atstāja sev Dieva lomā, kad viņš nosaka, kas ir labs un ļauns. Nevis cilvēks. Tātad cilvēks pirms grēkā krišanas, cilvēks, kurš tika ielikts ēdens dārzā, bija ideāls, mūžīgs un perfekts. Zini tāds teiciens, vienmēr, arī sievietes, vīrieši meklē vienmēr šo perfekto partneri. Tu vienmēr zini, nav perfekti cilvēki. Nē, vairāk jau nav, bet bija. Pirmie cilvēki bija perfekti, ideāli. Var iedomāties. Tev ja tu gribi tādu perfekti ideāli, jāgriež ēdens dārzā. Perfekti, ideāli, perfekti. Viņi nezināja, kas ir problēmas, viņi nezināja, kas ir smags darbs, viņi nezināja, kas ir ciešanas, viņiem nebija tā. Viņi bija kālas taikai, tur priecājās, viss bija super. Bet viņiem tika skaidri noteikts robežas, ko nedrīkst un ko drīkst darīt. Un arī šodien Dievs mums dod skaidras robežas, ko viņš ir nolicis savā vārdā. 10 baušos arī, tā skaitā. Un viņš mums saka, kādas ir sekas, ja mēs neievērojam, ja mēs nesakojam viņa baušiem, ja mēs nesakojam viņa norādījumiem, tad vienmēr ir sekas. Un kāpēc, mīļie draugi, ļoti daudz cilvēku to nesaprot? Arī šeit, kad es sludinu, jo man ir uzdevums no Dieva, tāpat kā Ādam un Ievai bija uzdevums no Dieva apkopt dārzu, man ir uzdevums sludināt Dievu vārdu patiesību. Patīk jums, nepatīk, tā nav man problēma. Bet es nevienam neko neuzspiežu. Vīrieši man saka, tu tur pārāk tā liekas, ka tu gribi uzspiest. Nē,
Es jums saku, kā ir jādara, bet es jums arī saku, kādas ir sekas. Un cilvēki netic, viņi domā, ka pēc viņas runā. Bet tad, kad pienāk šīs sekas, tad viņi vai, tad visi ir vainīgi. Bet mēs arī par to parunāsim, kāpēc visi ir vainīgi, izņemot cilvēku pašu. Tāpēc, mīļie draugi, Bībele arī saka, ka Dievs ir nemainīgs. Kāds viņš bija vakar, tāds viņš ir šodien, un tāds viņš būs arī rīt un mūžīgi. Un Dievs savus principus, savus likumus nemaina. Viņš nav cilvēks, kurš mainās, kur mainās domas, un ka viņš kaut ko tagad nožēlos, un tagad darīs pavisam savādāk. Nē. Un tagad grēks. Ziniet, kas ir grēks? Jūs esat dzirdējuši grēks? Ja kāds nav dzirdējis, es varu grēks. Es domāju, ka visi ir dzirdējuši. Visiem tas vārds nepatīk, gribas grēks. Kad visi dzird šo vārdu grēks, uzreiz, kāds grēks? Tātad grēks vispār principā nozīmē Dieva principu pārkāpšanu. Un no grieķu valodas viņš tiešā tulkumā nozīmē netrāpīt mērķi vai neizpildīt uzdevumu. Ja? Tātad Dievs deva cilvēkam uzdevumu. Dievs tev ir devis uzdevumu, bet tad, kad tu netrāpi mērķi un tu neizpildi šo uzdevumu, ko viņš tev devis, tu aizšā garām, un tas ir grēks. Ļoti vienkārši, vai ne? Es ceru, ka es izstāstīju, saprotu. Tad, kad tu netrāpi un nepiepildi šo uzdevumu, ko Dievs tev ir uzticējis, tu aizšā garām un netrāpi mērķi, un tas ir grēks. Būtībā tas ir grēks. Dieva principu pārkāpšana. Tālāk mēs atkal runāsim par Luciferu, jo tad šī te jaunajā cilvēku pasaulē, šajā paradīzē, šī perfektajos apstākļos, kuros viņš bija ieliks, uzradās kāda iespēja šim eņģelim, Luciferam, kurš vēl nebija sātans. Bet viņš kļuva, jo viņš ieveda visu cilvēci pazudināšanā. Es domāju, ka tāpēc viņš arī kļuva, un es arī savu teoriju jums pierādīšu, kāpēc viņš kļuva. Jo viņš gribēja būt Dievs, viņš gribēja būt šīs pasaules Dievs, un viņš arī kļuva par šīs pasaules Dievu. Un tātad sātans, ko nozīmē vārds sātans? Ko viņš nozīmē? Kas ir sātans? Sātans tātad ir apsūdzētājs. Velns, Belcebuls, Dieva pretinieks, gars, kas pretojas Dievam. Arī Bībele daudz ko saka par viņu raksturojumu, kāda viņa persona. Viņš ir melis un melu tēvs. Viņš ir nācis, lai zaktu, nogalinātu un iznīcinātu. Bībele saka, ka viņš staigā apkārt rūgdams kā lauva un meklē, ko varētu aprīt. Viņš ir visi ļaunā iemesls. Un mēs nezinām precīzi, kad šis karš notika. Ja? Mēs tikai zinām to, ka sātans, tad, kad viņš izdarīja šo pārkāpumu, viņš ieved visu cilvēci pazudināšanā, viņš sacēlās, un Dievs viņu izmet no paradīze, bet viņš sev līdz paņēma vēl arī citus eņģeļus un būtnes, ja, garīgās, kuras pēc tam, tad, kad mēs atkrītam no Dieva, ja, tad mēs kļūstam ļauni, un viņi kļūst par dēmoniem un ļaunajām būtnēm. Tas ir reāls būtnes, tas ir reāls personības. Ļaunas, ļoti ļaunas. Pat ļauns, cik sātans. Tāda baigā ļaunā personība. Sātans. Bet kā tad notika šī grēkā krišana? Tātad 1. Mūzes 3, 1-6. Bet čūska bija visviltīgākā no visām lauku zvēniem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai, vai tad tiešām Dievs ir teicis neēdiet ne no viena koka dārzā? Un sieva teica čūskai, mēs ēdām no koka augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teica, no tā jums nebūs ēst. Tātad sieva ļoti labi apzinājās, ko viņa dara. Nec tos aiztikt, citādi jūs mirsiet. Tad čūska teica sievai, jūs mirti nemirsiet. Nothing wrong, will happen with you. Bet Dievs zina, ka tādā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs atvērsiet un jūs būsiet kā Dievs.
zinādami labu un ļaunu. Un sieva redzēja, ka koks ir ļoti labs, lai to ēstu un no tā ēstu. Un ka tas jau tīkams acīm un iekārojams un dara gudru. Kurš grib būt gudrs? Kurš grib būt kā Dievs? Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Tad ir rakstīts, ka viņu acis tāpā atvērtas, un viņa atzina, ka bija kaila, bet to mēs nākošajā skatīsimies. Bet tātad, kas notika? Viņa krita grēkā, un šis grēks lielākais bija kāpēc? Tāpēc, ka viņa pārkāpa to, ko Dievs bija teicis viņiem un aizliedzis. Ja? Bet skatīsimies, kas notika. Kārdinājums, kā nāca? Kāpēc es saku, ka Sātans vēl nebija? Ka viņš vēl nebija Sātans. Tāpēc, ka tad te būtu rakstīts, ka Sātans kārdināja Ievu. Ja? Bet te nav rakstīts. Kas ir rakstīts? Ka čūska kārdināja. Čūska. Un Bībelē tikai 2 vietas Bībelē, kurā Dievs, šī gadījumā ne Dievs, bet šajā gadījumā Lucifers runā caur dzīvnieku. Un otra vieta Bībelē, kur Dievs runā caur ēzi muti. Zināt, kas tā pa vietu ir? Kur viņš runā, lai apstādinātu pravietu, kurš bija nolīgts, lai iet nolādēt Izraēlu. Un ēzelis redzēja, ka viņš iet zudībā, jo eņģelis stāja viņam priekšā, viņš atvēra muti un runāja. Ēzelis. Tātad 2 vietas, ēzelis runā un čūska runā. Tātad garīgā spēki var izmantot arī dzīvniekus, lai viņi runā. Bet tas nav nekas, tas vispār ļoti pārsteidzoši. Tāpēc, ja Sātans būtu, tad te būtu rakstīts, ka Sātans kārdināja, bet tā nav. Tātad šis eņģelis izmantoja čūsku, lai viņi piebiltu cilvēkus. Čūska tātad runāja. Jo mēs pēc tam redzēsim, ka čūska tika nolādēta dēļ to, ko viņa bija darījusi. Ja? Čūska saņēma lāstu. Jo kādreiz čūska bija dzīvnieks ar 4 kājām. Ko Bībele saka. Tātad Sātans nebija vēl, ja? Un Sātans izmantoja dzīvnieku čūsku, jo, kāpēc? Jo viņš neko citu nevarēja izdarīt. Jo viņam nav tādas autoritātes. Mīļie draugi, viņam nav autoritātes. Viņam ir tikai tā autoritāte, kuru mēs viņam nododam, pārkāpjot Dieva likumus. Jūs saprotat? Un joprojām Sātans lieto to pašu stratēģiju. Joprojām viņš cilvēkiem melo un saka, ka Dievs taču tā neteica. Kristieši mīļie, jūs nākat uz draudzi, nekristieši, vispār nav ko runāt. Jūs nākat nenākat vispār uz draudzi, bet jūs saucat sev par kristiešiem un vispārējais. Bet jūs neticat tas, ko Dievs saka savā vārdā. Jūs vēl joprojām, tā kā valsts teica, sekojat Sātanam un viņa meliem. Un saucat sev par Dievu bērniem. Kā tas iespējams? Kā tas ir iespējams? Ka jūs Sātanam ticat vairāk nekā Dievam. Jo Dievs nemelo. Ja viņš teica, tad tā arī notiks. Jūs nepievilāties, draugi, nepievilieties, domājot, ka Dievs tikai tā tukši runā. To, ko viņš saka, tā arī ir. Un Sātans to zināja. Viņš zināja, ka Dievs to, ko viņš ir teicis, ja cilvēks pārkāps, ja viņš varēs pavedināt cilvēku pārkāpt Dievu likumus, tad viņš novāks un kļūs par šīs pasaules Dievu. Un pats galvenais, tas mums ir jāsaprot, ka mēs jau, jā, Sātans, jā, vainīgs, jā, sliktais, jā. Nē, draugi, pats galvenais, kas šeit ir jāsaprot, ka cilvēks pats ir atbildīgs par savu rīcību. Viņš zināja, ko viņš dara. Kā tu vari vainot kādu, ja tu pats zini, tevi pateicis, nedari tā, tas ir nepareizi, būs sekas, un tu to dari. Kā tu vari kādu vainot? Nekā. Cilvēks pats ir atbildīgs par savu rīcību. Viņam pašam ir jāuzņemas atbildība. Un šī gadījumā, dēļ to, ka Dievs bija nodevis autoritāti Ādamam un Ievai, pa visu cilvēci viņš bija nodevis autoritāti, bet viņš šo autoritāti atdeva Sātanam. Un tādā veidā Sātans
mīļie draugi, ir kļuvis par šīs pasaules dievu. Tādā veidā Sātans ir kļuvis par šīs pasaules dievu. Un tāpēc mums ir jāsaskaras ar lielu pretestību un ar sekām. Ar briesmīgām sekām, kuras mēs joprojām baudām. Un kristieši to bauda arī uz savas ādas. Kristieši bauda sekas uz savas ādas. Viss šī cilvēks bauda šīs sekas uz savas ādas. Tātad, kā jau es teicu, man šī teorija ļoti patīk, jo tas nozīmē, ka Sātans vienkārši izmantoja savu brīvo gribu, lai lietot viņu nelietīgi, sacēlās pret Dievu, ieveda cilvēku. Jo tas ir vienīgais veids, kā izskaidrot, kāpēc Sātans nekad nebūs piedošana, jo viņš ieveda visu cilvēci pazušanā. Tas ir milzīgs pārkāpums, kāpēc ar Dievs viņu izsvieda no debesīm. Milzīgs pārkāpums. Pazudināt tik daudz visu cilvēks pazudināt. Tātad Lucifers, gaismas eņģelis, kas bija pietuvināts Dievam, kļuva par ļaunu būtni, vēlnu, Belcebulu, ja, kurš ir Dieva pretinieks, gars, kas pretojas Dievam, un jums ir jāsaprot tas, ka viņš tev ienīst. Viņš ienīst cilvēks. Kāpēc? Viņš grib viņus iznīcināt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi pēc Dieva atveido ir radīti. Viņš ienīst Dievu, viņš ienīst tev, viņš ir greizsirdīgs, viņš jau bija sākumā greizsirdīgs, uz tavu autoritātes, viņš jau grib iznīcināt. Un tie nav jociņi, tie nav pekstiņi, tā ir realitāte. Tev ir ienaidnieks, kurš grib tevi iznīcināt, ko darīs visu, lai tevi iznīcinātu. Bet, mīļais draugs, tev nav jābaidās no viņu. Tāpēc, kad Sātanam ir tik daudz autoritātes par tavu dzīvi, cik tu viņam atļauj? Tas arī viss. Cik tu viņam dod šo autoritāti? Jo kā mēs lasījām, ja? Tad, kad cilvēki redzēs Sātanu, kad viņš būs ellē, šajā uguns jūrā, kad viņš būs satriekts un Dievs viņu arī šeit būs uzvarējis uz zemes, ne tikai viņu izsvies no debesīm, tad viss teiks un brīnīsies, šitas ir tas, kas viss tauts pakļauj, kas meloja, šitas tas Sātans. Īstenībā viņš nav nekas. Un viss to redzēs. Tagad tikai liekas, visur vainīgi Sātanu. Mums pašiem jāiemācās uzņemties atbildību par savu dzīvi. Un tālāk mēs skatīsimies grēka sekas, kāds ir sekas tam visam, ka cilvēks pārkāpa Dieva baušļus, ka viņš pārkāpja tas, ko Dievs teica, kas notika. Tas notika uzreiz. Jā, tātad mēs lasījām 1. Mūzus 3, 1 līdz 6. Tālāk būs 1. Mūzus 3, 7 līdz 24. Tātad diezgan garš, bet mēs izlasīsim, tad mēs iesim cauri, kas notika šī grēkā krišanas, kādas sekas. Tātad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka bija kaili. Viņi savija vīģes lapas un taisīja sev gurnu apsējus. Tad viņi sadzirdēja Dieva tā kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā. Tad cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem un Dieva tā kunga priekšā. Un Dievs tas kungs sauca cilvēku, sacīdams, kur tu esi? Tas atbildēja, es dzirdēju tavu balsi dārzā un man pārņēma bailes, jo es esmu kails un es paslēpos. Bet viņš sacīja, kas tev ir teicis, ka tu esi kails? Vai tu neesi ēdis no tā koka, kur es tev aizliedzu ēst? Un cilvēks sacīja, tā sieva, ko tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka un es ēdi. Un Dievs tas kungs sacīja sievai, ko tu esi darījusi? Un sieva sacīja, čūska mani pievīla un es ēdu. Un Dievs tas kungs sacīja čūskai,
Tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu nesi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū, un savas vēderi tev būs līst un pīšus ēst visas savas mūža dienas. Un es celšu ienaidi starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi patēdību. Sievai viņš sacīja vairodams, es vairošu tavas sāpes, tavu radību, mokas, sāpes, tev būs bērnus dzemdēt, un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt par tevi. Un cilvēkam viņš sacīja, tā kā tu esi klausījis savas sievas balsī, un esi ēdis no šī koka, par kuru es tev pavēlēju sacītams, tev nebūs no tā ēst. Lai zeme ir nolādēta tevis dēļ, tev smagi strādājot būs maize ēst viens savas mūža dienas ēšus un dažus, lai tā tev dod. No lauka augļiem tev būs pārtikt. Savu vaigas viedros tev būs maize ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezīsies pie zemes. Jo no tās tu esi ņemts, jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties. Un cilvēks nosauc savu sievas vārdu Ieva, kas nozīmē dzīvā, jo viņa ir visu dzīvo māte. Un Dievs tas kungs darīja cilvēkam un viņa sievai drānas un ādas, un tajās ieģērba viņus. Un Dievs tas kungs sacīja, redzi, cilvēks ir kļuvis it kā kāds no mums zinādams labu un ļaunu. Bet kad tas tagad neizstiep savu roku un neņem arī no dzīvības koka un neēd, un nedzīvo mūžīgi, tā Dievs tas kungs izraidīja viņu ēdens dārzu, lai viņš apstrādātu zemi, no kuras viņš tika ņemts, un viņš izdzina cilvēku ārā. Viņš nolika uz austrumu no ēdens dārza ķeburus un abus liesmošus zobenus, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Traki, vai ne? Traki ir tad, kad mēs nepaklausām Dievam. Traki ir tad, kad mēs nepaklausām Dievam. Traki. Kāpēc mēs dzīvojam tagad tādā pasaulē? Kas ir vainīgs? Kuru mēs vainosim tagad? Kāpēc cilvēks ir zaudējis savu autoritāti? Kurš vainīgs? Velns? Sieva? Čūska? Dievs vainīgs, viņš to visu radīja. Kurš vainīgs? Nepaklausīt. Sātans kļuva par šīs pasaules valdnieku, un viņu tagad visu pielūdzē. Cilvēks zaudēja savu autoritāti, nodevis to vēlnam, brīvprātīgi atteikoties no tās. Kas tagad valda? Nauda, vara, seks, ja? Galvenās lietas. Cilvēki dzīve ap to vien grozās. Nauda, nav naudas, nekā nav nauda, visu laik vērko pēc naudas dzenās. Seks. Visur seks. Tā jau vēl trakāk. Transgenderi visādi, viņas. Vispār visu kļūst viens trakāk. Vara, visiem jau varu ietekmi, jo es tagad viens visu darīšu. Ar varu. Mēs zinām, kā vara beidzās, ja? Hitleris bija ietekmīgs, cik ir daudz cilvēks iznīcinājums, Staļins, vara. Vēl kopā. Šī jau nav vara, es nerunāju par Dievu autoritātiem. Tātad Sātans ir šīs pasaules valdnieks. Apsveic. Okay. Kas notika? Grēksēks, ja? Tātad prieka zaudēšana. Tātad mēs varam redzēt, ka tikko viņi krita grēkā, ja? Pārkāpja, tad grēks ir Dieva likuma pārkāpšanai. Viņi neizpilda savu uzdevumu, viņi krita grēkā, un tātad ienāca kauns, bailes un emocionālas problēmas. Tātad visas tavas problēmas, kas ir šodien tev, ja tev pārlieku kautrīgums, pārlieku nedrošība, bailes, kauns un dažādas emocionālas problēmas, tās ir grēka sekas. Man kādreiz bija nenormāli daudz emocionālu problēmu, man bija kauns, man bija bailes, man bija viss kaut kas. Nekad 100 gadu nevarētu iedomāties šeit stāvēt un stāstīt jums vai sludināt Dievu vārdu vai mācīt. Nekad dzīvē.
kopā padomās, kauns šitā, kauns, bailes, emocionāls problēmas, viss tās depresijas, distonijas, vegetatīvās un vēl nezinu kādas. Distonijas, viss tās ir grēksēks, nekas cits. Dažādas emocionālās problēmas. Kas notika tālāk? Bezatbildībā. Nespēja pašam uzņemties atbildību par savu dzīvi, bet vainot citus savās problēmās un vainot apstākļus. Un es to redzu katru dienu. Grēkseks. Diemžēl, nevar tā teikt, diemžēl, bet vadot draudz to var ļoti daudz redzēt pie cilvēkiem. Kad tu cilvēkam māci, kad tu viņam stāsti Dieva principus, un tu viņam saki un māci, kādas ir sekas, ka tu nepaklausi Dievam, un viņš ignorē. Un atnāk šīs sekas, jo viņš nespēja uzņemties atbildību par savu dzīvi, viņš sāk vainot visus. Kāpēc ļoti daudz cilvēki ir apvainojušies? Kāpēc viņi ir aizgājuši? Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nespēja uzņemties atbildību par savu dzīvi. Viņi vaino visu apkārtējos apstākļus, viņi vaino baznīcu, viņi vaino mācīties, būs pirmais vainīgs. Būs boss vainīgs, būs sieva, būs vīrs vainīgs, un bērni būs vainīgi, un cilvēki staigā apkārt, apvainojušies, sāpināti, nepiedošanā un tā tālāk, jo viņi nav spējuši uzņemties atbildību par savu dzīvi. Jo Dievs tev ir iedevis uzdevumu, kurš tev ir jāizpildā. Un tu nevienu nevar vainot. Vai cik es varētu vainot savus vecākus, kur man nemīlē neaudzināja. Vai cik es varētu vainot draugus, kurās esmu bijusi, kur man ir nezinu, kas nodarīts un pateikt. Vai cik es varētu vainot Dievu un vēl visu kaut ko. Savu vīru un tā tālāk. Nu, es viņu tāpat vainoju. Joks. Kādam vainīgam jābūt. Bet tā galvenā problēma ir nespēja uzņemties atbildību par savu dzīvi. Bez atbildi. Ja tev šodien ir ko vainot, tavu dzīvi ir sodīga, tad vienīgais, ko tu var vainot, ir pats sevi. Yeah. Nākošais, kas vēl notika, kāds ir sekas grēkam? Šitas sievietēm tas slikti, jā. Dievs teica, tev būs sāpēs dzemdēt bērnus. Mīļās dāmas, tātad Dievs nekad nebija dzīvē paredzējis dzemdēt bērnus sāpēs, ja? Nekad. Pukši. Viss. Nekāds sāpes. Bet tas trakākais ir, ja? Bērni te vēl piedzemties, viss ok. Bet kārot pēc vīra, bet viņām valdīt par tevi. Tas ir pats briesmīgākais, vismaz man. Kāpēc tās sievietes grib tos vīriešus? Un tā, ka viņi dabū nav labi, tāpēc, ka tos vīrietis grib valdīt par viņu. Sieviete pazaudēja tātad to vienlīdzīgo status, kas viņai bija ar vīrieti Ēdens dārzā, jo Dievs viņus radīja vienlīdzīgus, ar vienādām tiesībām, ar vienādu lomu. Bet paldies Dievam ar Kristu mēs atgūstam. Un tie mācības vai cilvēki, kas saka, ka sieviete tagad nedrīkst to, kā sieviete nedrīkst to, un mācīt, nedrīkst neko. Paldies Dievam, Kristus man ir ādēvis šo autoritāti, un es esmu vienlīdzīgā. Un jā, ģimenē, protams, vīrietis ir, katram vīrietim ir savs uzdevums, sievietei savs uzdevums. Kā es runāju, katram savs uzdevums ir ģimenē, ja? Bet arī draudzē. Šeit nav tas, ka vīrietis tikai var sludināt. Vīrietis var vadīt. Nē. Sieviete ir atguvusi savu autoritāti kopā ar Kristu, jo viņa ir sēdināta debesīs pie Dieva labās rokas. Amen. Tā kā man neieskaidros un nespraudīs batonu sausīs par to, ko es varu vai nevaru. Nākošais cilvēks zaudē savu dievišķo stāvokli,
tātad savu varu, dievišķo klātbūtni, viņš nodod vēlnam, tādā veidā nepaklausot Dievam, ienāk nāve, fiziska un garīga nāve. Ja? Tātad cilvēks mirst 2 reizes. Ja? Ja kāds nezina, tad cilvēks mirst 2 reizes. Tātad pirmā nāve ir fiziskā nāve. Ja? Tad, kad tavs ķermenis nomirst. Ja? Un otrā nāve ir garīgā nāve. Tad, kad tu nomirsti garīgi, tas ir tava mūžīgā dzīvība tiek pavadīta ellē pazušanā, kur ir uguns, tur tādu tā. Mūžīgs mocības. Ja? Tātad mēs šeit izdarām izvēli. Ja mēs sakojam Kristum, mēs aizējam debesīs, mūžīgajā dzīvībā, kopā ar Dievu paradīzē, pazaudētajā. Bet ja mēs esam bez Kristus un mēs nedzīvojam pēc šiem principiem, nepietiek tikai noskaitīt ātarus. Kristus ienāca manā sirdī un tagad kļūst mans kungs un nepiedod visu mans grēks. Nē, tas nedarbojas tikai tā. Mums ir jādzīvo pēc Dieva principiem, mums ir jāizpild uzdevums, ko viņš mums ir uzticējis. Tāpat kā Ievai un Ādam, un ja tu nespēji izpildīt šo uzdevumu, tad tu nevari nokļūt debesīs. Reāli. Jo Kristus ir nosēdies pie Tēva labās rokas debesīs, jo ir bijis uzticīgs līdz krusta nāvei. Un piepildījis to, ko Tēvs viņu bija sūtījis darīt. Tā kā padomā par to, kāds ir tavs uzdevums. Jo tad, kad fiziski mēs visi mirstam, ja? Tur nav variantu. Bet es negribu mirt arī garīgi, jo caur Kristu mēs atgūstam šo pazaudēto garu, Dieva klātbūtni. Nevelti Bībele saka, ka mēs esam svēto pulkā ieaicināti, mēs esam kļuvuši svēti. Kurš ir svētais? Kurš grib būt svētais? Svēts. Nākošais. Viņi abi tiek izsviesti no paradīzes. Viņi pazaudē tātad paradīzi, ideālus apstākļus. Viņu dēļ tiek nolādēta zeme. Un tāda viss nepieciešamais arī, diemžēl, mūsdienās mums ir jāiegūst grūtībās, smagi strādājot, tātad ēdiens, apģērbs, mājvieta, tātad mums ir jāiegūst ar smagu darbu. Tātad cilvēkam tika dots uzdevums strādāt, bet darbs nebija. Zin, mēs bieži dzirdam tāds, kad es daru to, kas man patīk, vai ne? Kurš grib darīt to, kas viņam patīk? Kurš? Tā ir paradīze. Tas bija tas, kas paradīze. Cilvēkam ir jāstrādā, viņam ir dots darbs uzdevums. Bet darīt to ar prieku, darīt to, kas tev patiks, ir tavs aicinājums. Bet lāsts ir tad, kad tu dari tas, kas tev riebjās. Tikai lai nopelnīt naudu un eksistēt. Ja? Ja tu strādā kaut kādā smirdīgā fabrikā pie kaut kādas konvejeri, kur tu riebjās iet, tas ir lāsts. Ja tu mazgā grīdas, un tev tas patīk, un tad tu esi paradīzē. Bet ja tu mazgā grīdas pa kaut kādiem kapekām, un tev tas riebjās, tad tas ir lāsts. Ik viens smags fizisks darbs, kurā tu ieliec savus pūles, un tas tev atnes maz finanses, un tev tas riebjas, tas ir lāsts, draugi. Bet tad, kad tu dari to, kas tev patīk, tu varētu arī nemaksāt par to kā tad darīt. Man patīk sludināt, man patīk mācīt Dievu vārdu. Tas man dod prieku, piepildījumu, tas ir mans uzdevums. Tas patīk. Tātad zeme nolādēta tika cilvēka dēļ. Radās mutācija tātad zemē, tātad daļģi nebija pirms tam ne nezāles, ne kaut kādas šitās te, kas ir visu tas, kas apēd visu labību. Viss jūs saprotat, ja mutācija radās. Tātad dažādas mutācijas zemē, dažādas mutācijas augos un dažādas mutācijas dzīvniekos. Jo dzīvnieki arī nebija tādi. Ja jūs redzat, tad čūska nebija kādreiz čūska, kas lien pa zemi un rīp īšus. Ne, viņa bija dzīvnieks, kurš bija droši vien skaists ar 4 kājām un tā. Mīš. Potiši, kurš ej zālī. Ja, tad tas arī notika mutācija dzīvnieku valsts pasaulē,
augu valsts pasaulē, visu notika mutācija cilvēkdēļ. Un vēl viena lieta, Dievs vairs nebija sadraudzībā ar cilvēku, viņš tika izsūtīts, ja? Tātad Dieva klātbūtne vairs, Dievs pārstāja būt cilvēku klātbūtnē, ja? Jo jūs redzat, tad Ēdenes dārzā, tad Dievs diezgan bieži tur pieslaigāja pie viņiem. Bet viņš pārstāja piestaigāt. Viņš izmet no Ēdenes dārza. Un nākošajā mēs runāsim arī tālāk, ja, par šo glābšanas plānu, tā, bet jo īstenībā jau viņam vajadzēja nogalināt cilvēku, vai ne? Jo viņš teica, ja tu ēdīsi, tu mirsi. Bet kāpēc viņš uzreiz viņu nenogalināja? Tāpēc, ka Dievs ir žēlastība. Tāpēc, ka viņš ir mīlošs Dievs. Un mēs par to runāsim arī nākošais, par šo plānu, par šo glābšanas plānu. Bet tālāk es gribu arī par lāstiem, ja? Tad grēksaks un lāsti. Kāda lāsti ienāca cilvēku dzīvēs, ar ko mēs arī saskaramies, kāpēc mēs saskaramies, jo to var likties, kāpēc tagad ietur un nādams vainīgi, un tagad man tas pats, ja? Kāpēc? Ja? Tātad lāsti ir nabadzība, ja? Kā jūs minēju, nabadzība, ja? Pastāvīgs naudas trūkums, riebjās to darīt, smags darbs, tā visa nabadzība, tas ir lāsts. Slimības, dažādi veidi psiholoģiskas, fiziskas un ja kāda veida slimības, tas ir lāsts. Neauglība, tā skaitā, lāsts. Tas skar mūs arī šodien, jo mēs šos lāstus pārmantojam no saviem vecākiem. Caur gēniem, tātad fiziski un garīgi tāpatās. Es to paskaidrošu. Bet vispirms mēs izlasīsim divas rakstvietas. Tātad pirmā ir Pētera, ir Romiešiem, tātad Romiešiem 3.23 un 1. Pētera 1.18. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Un 1. Pētera, jūs zināt, ka esat ne ar iznīcītām lietām sudraba vai zelta atpirkti no savas aplamās dzīves mantotus no tēviem. Ja? Mēs mantojam savu aplamo dzīvi no tēviem. Grēku, lāstu. Fiziski, caur ģenētiku, ja, tā es notika mutācija, cilvēku, dzīvnieku un augu valstī, bet arī cilvēks, ja, zaudēja savu dievišķo statusu, ienāca nāve, ja. Mēs mantojam nāvi, ja. Mēs visi miršam, ja. Ko mēs vēl mantojam? Dažādas saslimšanas, ja. Kroplīgi, visādi ģenētiskas mutācijas, ja, kas notiek kā slimības, ja. Tavā mātē bija vēzis, man būs, ja, vecmāmiņa, tur visi mirst no vēžiem, vai mirst no insultiem, vai vēl kaut kas tāds. Vai kaut kāds problēmas ar vēnām, vai kaut kāds problēmas ar diabētu, vai vienalgas. Tas viss ir mantots ģenētiski kā lāsti no vecākiem. Un cik var teikt, vai man nav nekāds sakars, man nav nekāds sakars ar maniem vecākiem, man ir riebjās un tā, viņi tur neko man nav mīlējuši, audzinājuši tā. Bet, kad tu ieskaties savos vecākos, ja, kā viņi runā, kā viņi uzvedās, ne, ir kaut kādas lietas, ko tu esi pārmantojis, ka tu gribi to vai tu negribi to. Vai tu gribi komunikāciju viņiem vai negribi, vai tu gribi no viņiem atteikties, jo viņi tev slikt vai kā, vienalga tu esi pārmantojis no viņiem. Kā paskaties, ievēro. Izskatu mēs pārmantojam no saviem vecākiem. Kurš līdzīgs tēvam mātei? Un garīgi mēs pārmantojam visus tos lāstus un tos dēmonus. Ja cilvēks nomirst, kurš ir bijis bez Dieva, kuram tur pilns ar visādiem ļauniem gariem un lāstiem, kas ir viņa dzīvē, viņa bērni to pārmanto. Kuram patīk pārmantot savu vecāku lāstus? Bet nav varianti, tas vienkārši ir Dieva princips. Jo Dievs deva atbildību cilvēkam par visu cilvēku. Un romiešiem, bet 5. Mūzes, kas nebūs ekrānā, bet jūs mājās izlasīt, 5. Mūzes 28, 15, 69, ir uzskaitīti visi lāsti.
Visi lāsti. Tātad 5. mūzu 28, 15 līdz 69, ja? Ir uzskaitīti visi lāsti. Tie lāsti, kas nāca par cilvēku, tad, kad viņš atkrīt no Dieva. Bet paldies Dievam par Jēzus, par glābšanas plānu, par ko mēs runāsim nākošais. Paldies Dievam par Jēzu Kristu, par viņa asinīm, jo visi lāsti ir salauzti pie krusta. Visi slimības, nabadzība. Jēzus to visu uznes. Bet visvairāk par visu mūžīgo dzīvību mēs atgūstam šo garu. Un mūžīgi mēs atkal kļūstam. Mēs dzīvosim mūžīgi kopā ar Dievu. Tāpēc, mīļais draugs, vienīgais, kas tev šodien ir jāsaprot, ir tas, ka Sātanam nav varas pār tevi, pār tavu dzīvi, bez tavas līdzdalības. Tāpat kā Dievam nav varas un nav teikšanas par tavu dzīvi, bez tavas līdzdalības. Jo Dievs ir gars, Sātans ir gars, un kā garīgas būtnes, viņiem ir fizisku ķermeni. Kāpēc Sātans pievilda cilvēku? Kāpēc? Jo tikai caur fizisku ķermeni viņš var darboties. Un šodien arī viss, kas notiek pasaulē, mēs ļoti varam vainot visu. Mēs varam vainot visus, bet notiek tikai tas, ko cilvēks pats atļauj. Ko viņš pats atļauj. Jo viņš nesaprot savu autoritāti. Tāpēc mums šodien jāizvēlas, kam mēs gribam pakļauties. Jo, diemžēl, mēs dzīvojam pazaudētā paradīzē. Mēs vairs nedzīvojam tajā paradīzē, kas bija. Ja? Tā ir pazaudēta paradīze. Mēs nevaram to tagad atgriezt. Bet mēs varam atgriezt to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis. Caur viņu mēs atgriežam savu autoritāti šeit uz zemes. Mēs atgūstam mūžīgo dzīvību, grēku piedošanu. Mēs atgūstam attiecības ar Dievu, kas ir ļoti svarīgi. Un ļoti daudziem cilvēkiem vēl joprojām patīk vainot Sātanu. Man arī kādreiz patīk. Es nesapratu šos principus Dievu. Man likās, ka Dievam vajag kaut ko darīt, kad viņš pieļauj, ka Sātans man tā apbīžo un tā. Bet problēma nekad nav Sātans īstenībā bijis. Problēma esam mēs paši. Kāpēc? Jo Sātanam ir varas tik daudz, cik viņiem ļaudot savā dzīvē. Bet ja tu nesaproti Dieva principus, ja tu neesi Bībeli lasījis, izstudējis un nesaproti Bībeli, ja tev ir daudz visādi, ja saprotiet, grēks nav tikai grēks, ko tu neesi izpildījis, bet grēks ir arī to, ko kāds cits pret. Mēs varam ietekmēt tikai savu dzīvi, ja? Bet mēs nevaram ietekmēt to, ko cilvēki dara pret mums. Ja? Tāpēc arī Dievs dod tos garīgos principus, kā piedošana, kā tur dažādas lietas, ja? Jo, ja tu nepiedod, tad tev nav piedots un tā tālāk. Un cilvēki nelieto. Kāpēc viņi nelieto šos Dieva principus? Tev nebūs zakt, tev nebūs nokaut, tev nebūs to darīt un to un to. Tev būs nāc savu Dievu pielūgt un tā tālāk. Tev nebūs laulīgi pārkāpt un tā tālāk. Un priekš kam Dievs vispār to ir devis? Un tāpēc, ka tie ir viņa principi, un ja mēs viņus neievēram, tad tam visam sekas. Jo caur Kristu mēs tiekam atgriezti sākotnējās pozīcijā. Mums tiek atdota vara, autoritāte. Bet, viens draugs, jo ļoti daudz sludina. Tas ir populārs evaņģēlistiem, ja? Jēzu Kristu pieņem Jēzu Kristu un tev viss izmainīsies, tev atvērtas debesis, viss, tu esi glābts mūžīgi, glābšana nevar pazaudēt un bla, 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 bla. Bišķi nav pareizi. Kāpēc? Teorētiski, jā. Teorētiski, ka tu pieņem Jēzu Kristu kā savu glābēju, tu tiec atjaunot savā statusā. Bet, ir viens bet, velns tev neatdos tik viegli to, kas tev pieder.
Viņš jau 1000 gadu šeit valda par šo pasauli. Viņš tev neatdos tik viegli to, kas tev pieder, draugs. Tev būs jācīnās par savu autoritātes atgūšanu. Tāpēc es aicinu, mācieties izprast Dievu vārdu, mācieties izprast Dievu principus, bet nepietiek ar to, ka jūs viņus varat. Lietojiet viņus. Lūdzu, lietojiet viņus. Jēzus ir mūsu labākais piemērs, ja? Kā Jēzus, jo ir vieglākais ceļš, kā uzvarēt sātanu, ir grūtākais ceļš. Jūs paši izvēlaties, kur ceļus gribēt. Jo tas, ko es jums šodien mācu, tas ir zelta vērtē, ja jūs to saprotat un jūs to pielietosiet. Jo es esmu izgājis grūtāko ceļu. Grūtāko, ja? Bet ir vieglāks ceļš. Ir vieglāks ceļš, ja? Jo Jēzus, kā viņš uzvarēja sātanu tuksnesī? Ar ko viņš uzvarēja sātanu tuksnesī? Jo Jēzus tāpat kā jebkurš cilvēks tika kārdināts. Sātans mēģināja viņu novest no patiesības. Sātans parādīja, ka viņš ir šīs pasaules valdnieks. Viņš teica, dari to, es tev došu visu pasauli, tikai pielūdz mani. Viņš grib, lai viņu pielūdz. Ko Jēzus darīja? Viņš ar vārdu viņu atšķir, ar Dievu vārdu. Viņš ļoti labi pārzināja Dievu vārdu. Viņš teica un stājās pretī ar Dievu vārdu, un Sātans no viņa atstājās. Un Bībele saka, ka Sātans no viņa atstājās. Bet tad, kad, mīļie draugi, mēs ļaujam Sātanam skalot mums smadzenes, melot, ka mēs ticam nevis to, ko Dievu vārds saka, bet to, ko Sātans saka. Jo man patīk, es vakar beidzu lasīt grāmatu, Rodnija Howard Brown grāmatu Anointing. Svaidījums. Mums visiem vajadzīgs ir svaidījums, vai ne? Un viņš izskaidroja šīs 4 sēklas, pa ko rakstīts ir Bībelē, ja? Kad Dieva vārds ir sēkla, un mēs sējam šo sēklu. Es, ko šeit daru, es sēju šo sēklu, ja? Es sēju sēklu, Dieva vārdu. Un ir kādi, kas vispār neuzņem, ja? Pilnīgi vienalga cilvēkam, tu varas teikt, viņam vienalga, viņam tas aizkrīt, vēlams uzreiz nozot. Tur vispār nav čens. Un nākošā sēkla bija tā, kas krīt akmeņainā zemē. Jo cilvēks tikai uzņem ar prieku un paiet laiks, un viņš atkrīt, viņš apvainojas, viņš aiziet projām, viņš nav spējīgs izcīnīt. Pastāvēt. Kāpēc? Jo viņas sirds ir apcietināta. Viņš nav padevies mācībai, viņš nav bijis paklausīgs vārdam, viņš nav lietojis šo Dievu principu, viņš izvēlējies ticēt Sātanam vairāk nekā Dievam, nonicinot Dievu doto vārdu. Un tad ir nākošā sēkla, kas ir kristieši, kuri ir izturējuši, bet kur nenes augļus. Kāpēc? Pēc, ka viņiem nav laika, jo velns viņus ir nomācis ar visādām dzīves rūpēm. Bērni, darbs. Es šito dzirdu visu laiku, man nav laiks Dievam. Es tev pateikšu, mīļais draugs, tavs uzdevums nav dzemdēt bērnus audzināt, tavs uzdevums galvenais nav pelnīt naudu, tavs uzdevums ir kalpot Dievam. Tas ir pirmais tavs uzdevums, tā ir tā prioritāte, kalpot Dievam. Bet tad, kad mums ir mantkārība, tad, kad mums ir visāds šķēršļi ceļā, ceļš tagad, kurā laikā, kurā bija daudz vilinājumu, labāk es aizbraucu patusēt vai pastaigāt vai nekā sēdienā sēž dievkalpojumā vai kaut ko citādi. Un tādi cilvēki nenes augļus, viņi ir bezauglīgi, ja? Jāsaka tā. Kā mēs zinām, tad neauglība ir lāsts, ja? Un tad visbeidzamā sēkla ir šī sēkla, kas nes augļus. Sēkla, kas nes augļus, 30, 60 un 100 kārtīgus augļus. Un ne jau augļus finansēs, ne jau naudu, ne jau bērnus, ne jau dārzā tomātus, ne. Glābtas dvēseles augļus Dieva valstībā, šeit runiem par augļiem Dieva valstībā.
Bet mums jāizcīna, mums ir jāredz šī vīzija, lai neatkristu, lai nepaliktu kaut kur pusceļā un nāc mūs nepieviltu, lai mēs atgūtu savu autoritāti. Jo to var atgūt autoritāti par savu dzīvi. Bet, lai ietekmētu citus, tas nebūs tik vienkārši, vēlas to neļaus. Ietekmēt citus. Viņš tev darīs visu, lai tev apstādinātu, lai tikai tu nesludinātu evaņģēliju, lai tikai tu nevesi cilvēks pie Dieva. Viņš mēģinās visu darīt. Viņš mēģinās visus apstākļus pret tevīm, visus dēmonus pret tevīm laist. Visus resursus tev nogriezt, visus cilvēkus tev nogriezt, lai tev nekā nebūtu. Lai tikai tu nenes augļus Dievam. Bet galvenais ir vīzija. Jēzum bija vīzija, Jēzum bija uzdevums. Viņš saņēma no Dieva. Un nekas viņu nespēja apturēt ceļā uz šo vīziju. Pat tad, kad viss viņu pamet, viss no viņa atteicās. Viņš aizgāja uz garu. Rakstīts, tas pat krustu nāvei. Viņš bija uzticams Dievam. Un jautājums ir šodien sev, vai tu gribi atgūt šo autoritāti, ko tu esi pazaudējis. Ja jā, tad tev jāpasaka jā Jēzum un jābūt uzticamam tajā uzdevumā, ko viņš tev ir devis. Lai tu iemantot mūžīgo dzīvi, lai tu nestāvis Dievam. Jo tu pats izvēlies šodien. Nav tev neviens, ko vainot. Tu pats izvēlies, kuru sēklu tu gribi būt. Neauglīga, atkritusi vai tā, ko nesauga. Halleluja! Mēs Tev pateicamies, debes Dievs, mēs slavējam Tavu svēto vārdu, mēs pateicamies par Tavu dēlu Jēzu Kristu, par to, ka Tu caur viņu mums atdod šo autoritāti, tiešām, kungs. Mēs slavējam un pielūdzam Tevi, svētais Dievs, mēs slavējam Tevi, kungs, kad mēs esam sadragājuši, kad Tu esi sadragājis šim čūskai galvu, mēs uzminam viņam uz galvas, tiešām. Viņam nav nekāds autoritāts ne par mūsu dzīvi, ne par tiem, kas pieder Tev, kas pieder Tavai svētajai draudzei, Tavu svēto pulkam. Mēs Tev pateicamies, mēs slavējam Tev. Mēs pielūdzam Tavu svēto vārdu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.